Jelgavas pils ir pieredzējusi laikus, kad pagalmā cēli piebrauc karietes. Ir redzēti brīži, kad pils pagalmā lepni ieripo limuzīnas, bet vienopus tik daudz un dažādu marku senie motocikli šeit nekad nav bijuši. Vakar vakarā pie pils piestāja 33 visdažādākā vecuma dzelzs rumaki. Vecākie no tiem jau pārsnieguši 80 gadu slieksni, bet gādīgi roku aprūpēti joprojām ir ierindā. Seno motociklu salidojumu Kurzemes riņķes dalībnieku maršruts tuvojas noslēgumam. Jelgava ir priekšpēdējā pieturvieta. It's very nice, yes, lovely. Pie jums ir ļoti skaisti. Daba, Baltijas jūra. Sea, yes. Un Latvija ir 8. vietā pasaulē ekoloģijas ziņā. Ja mēs braucam pat vienam laukam garām, kur bija 300 stārķi, jo pļāva. Viņi vārdas meklēja, ja? Viņi skatās, viņi stārti nav redzējuši. Jūs saprotiet, tas viss kopā, tas veido. Mēs bijām iebridām jūrā, Jūrkalnē, ja? Kas tā ir pa baudu, to ir grūti pateikt. Noguruši, bet apmierināti. Tā par gandrīz 600 km garo maršrutu pa Latvijas ceļiem saka salidojuma dalībnieki. Lielo pārbaudījumu izturējuši gandrīz visi senie mocīši. Ķibeles gadījušās vien dažiem. Mans 69. gada BMW diemžēl salūza, un tā es šeit atbraucu ar taksometru no Rīgas. Aplūkot senos braucamrīkus sanākuši vairāk simti jelgavnieku. Citiem vairāk interesē tehniskie parametri, bet citus teica spēkrats iemūžināt fotografijās. Man ir maz dēls, kuram gribējās parādīt. Saprot viņš vai nē, bet skatāmies, baudam. Salidojums tika plānots jau gadu iepriekš. To organizēja Antīko automobīļu kluba seno motociklu sekcijas biedrs Juris Ramba. Latvija ir bagāta ar pilīm, tāpēc tika nolemts 3 dienu laikā apceļot 12 Kurzemes hercogistes pērles. Pasākumā netika iesaistīti sponsori, bet visas izmaksas sēdz tikai dalības maksa. Nākamo šādu seno motociklu salidojumu gan organizators sola tikai pēc pāris gadiem.